Biedrība Klubs Verte šogad īsteno projektu Es zinu, es varu, es daru. Projekta mērķis aktivizēt cilvēkus ar invaliditāti, lai viņi kļūtu pēc iespējas aktīvāki un zinošāki. Projekta laikā dosim padomus par dažādiem palīglīdzekļiem un citām lietām, kas var pilnveidot cilvēku ar invaliditāti ikdienu. Nodarbinātība tā ir ļoti svarīga cilvēka dzīves sastāvdaļa, un arī tā ir ļoti liela loma sabiedrības integrācijā. Šoreiz padoms par to, kā atrast darbu. Bet vispirms īsumā par to, kāda ir situācija Latvijā cilvēka ar invaliditāti nodarbinātībā. Valsts principā nav izveidota kāda laba noteikta sistēma, lai nodarbinātu cilvēku ar invaliditāti. Nav tādas pastāvīgas, labi darbojamās invaliditātu nodarbinātības politika. Tāpēc, kā izveidotas subsidētas darba vietas, tā ir tikai pagaida nodarbinātība uz 2, tagad būs uz 3 gadiem, un pēc tam cilvēks atkal bezdarbnieks. Darbdevēja no valsts puses nav ieinteresēti vispār, lai pielāgot darba vide, izveidot speciālā darba vietas cilvēkiem, darba apstākļus, darba režīmu. Tāpēc, ka nav nodokļu atvieglojumus, tā viss prasa kādas pūles, nerunājot jau par finansiāliem ieguldījumiem no darbdevēja puses. Tāpēc ir, kā ir. Un jau kādi es pati gandrīz 10 gadus strādāju, un nekas neizmainījies. Varbūt ļoti maz. Skaidrs, valsts politikas nav, bet tomēr Irina minēja subsidētās darba vietas. Kas tas īsti ir? Subsidēta darba vieta tā ir labā nodarbinātības forma. Tāpēc, ka viņa palīdz cilvēkam mierīgi, maigi iesaistīties darba procesā, saņemt kādu gan jaunu profesiju, vai vienkārši atsvedzināt savas iepriekšējo darbu pieredzi, jau varbūt aizmirsamo par nenostrādos gados, saņemt jaunu pieredzi, iemaņas, iesaistīties darba kolektīva, sabiedrība, un vienkārši pelnīt naudu. Subsidētu nodarbinātību valsts delegēja nodarbinātības valsts aģentūrai. Katru gadu izsludināts vai dažas reizes gada izsludināts konkurss darba devējiem, lai viņi pieteicās uz tiem darba vietām, lai saņemtu pēc tam no NVA subsīdiju, lai apmaksātu algu pieņemtam invalidam darbā. Vēl ir līdz 100 eiro naudiņa darba vietai pielāgošanai. Ir valsts programmas, kuru ietveros valsts atmaksā cilvēkam ar invaliditāti algu, un viņš var strādāt savu vēlamā profesijā. Līdzīgs atbalsts mehānisms izveidots arī citās Eiropas valstīs, un tas tiek uzskatīts par ļoti veiksmīgu. Paredzēts, ka pēc darba līguma beigšanas darbdevējs pieņems jau uz pastāvīgu darbu, turpmāko cilvēku uz darba, bet dzīvē, diemžēl, tās nenotiek. Varbūt kādi 20% tomēr atrada sev pēc tam pastāvīgu darbu. Ja katrs 5. cilvēks pēc programmas noslēguma atrod darbu, tas varētu nebūt slikts rādītājs. Noteikti ir vērts mēģināt subsidēto darba vietu programmu. Ar ko sākt? Sākumā vajadzētu vērsties Nodarbinātības valsts aģentūrā, lai noskaidrotu, vai ir kāda aktuāla subsidēto darba vietu programma, un, ja nav, kad tā varētu būt. Tad ir jāiestājas uzskaitē kā bezdarbniekam. Arī tas ir darāms Nodarbinātības valsts aģentūrā. Šie pirmie pamatsoļi var tikt spērti arī apgrieztā secībā, jo pirmais, ko vajadzētu darīt zaudējot darbu, uzreiz iestāties bezdarbnieku reģistrā. Cilvēkam ir arī jāizvēlas joma, kurā viņš vēlas un var strādāt, lai NVA var sākt meklēt piemērotu darba vietu.
Tad, kad ir zināms, ka būs kāda subsidēto darba vietu programma, bezdarbnieks pats un NVA aktīvi meklē darba devēju. Ja tādu izdodas atrast, tad NVA slēdz līgumu ar darba devēju un cilvēks tiek pieņemts darbā. Šāda veida programmas ir ne tikai cilvēkiem ar invaliditāti, bet arī, piemēram, ilgstošiem bezdarbniekiem, jauniešiem, vecākiem cilvēkiem un citām sociāli mazāk aizsargātām grupām. Subsidēto darba vietu programmās iespējams strādāt arī nepilnu slodzi un tiek nodrošinātas visas sociālās garantijas un, protams, arī atvaļinājums. Meklējiet, interesēties un nepadodieties arī tad, ja nesanāk ar pirmo reizi, lai izdodas!